Nu, es katrā ziņā to visu izbaudīju, jo šeit klātesošā publika bija ļoti forša, atbalstoša, un es varu teikt, ka man šie tik tiešām bija vieglatlētikas svētki. Kopumā bija labi, bet arī esmu ļoti priecīgs par savu startu. Es tiešām ļoti priecīgs par to tiktumu. Es jūtos fantastiski, ja godīgi. Man mērķis ir izpildīt, uzskatu, sezona ir noslēgusies man ļoti labi. Neskatoties uz to mazo traumiņu, kas man ir, es tāpat vienkārši maucu līdz pēdējiem. Ar uzvaru Latvijas čempionātā pieaugušajos. Pirmā zelta medaļas ar pieaugušajiem. Vēl gan sezona nav beigusies, vēl priekšā Baltijas čempionāts. 8. martā par sniegumu esmu apmierināts, bet ir vēl kur strādāt un kur tiekties. Es teiktu, ka jā, skrējiens nedaudz tāds pātri iesākās, bet personīgais ir Latvijas 20 iekštelpu rekords arī ir, tā kā es domāju, ka labi. Es, protams, priecīgs personīgais jaunas telpās, tā kā pats skrējiens bija, es teiktu, lielisks, jo es varēju atsēdēt pirmos 1100 metrus un pēdējos 2 apis tikai uzskrēju. Esmu ļoti apvienāts, protams, ar šo skrējienu. Izdevāju viss tieši tā, kā es vēlējos, skrēju, cik vien bija iekšā, maucu, un pēdējo apu vispār sanāca izskriet. Tā kā nekad reāli izskrēju ļoti ātri. Esmu ļoti apmierināta. Esmu priecīga, ka es izskrēju personīgo. Šo rupjo kļūdu diezgan labi, es teiktu. Bet tā kļūda bija diezgan labi. Protams, vienmēr ir augstākie augstumi, kurus pārvarēt un nākamie rekordi. Bet jūtos es labi, gan emocionāli, gan fiziski ir ok. Paldies! Jā, esmu ļoti apmierināta. Šis ir mans labākais rezultāts.